Kurienes viņš nāk? Tas tā kā tur mēs bijām, apmēram tāds būs. Es neredzu cik tālu, tikai to silueti kadrā. Es redzu, normāli bija. No. Man mat normāli? Jā. Tātad mēs intervēsim šodien Egonu kungu. Vakar mēģinājām intervēt vairākas reizes, nevaram beigās izdomāt, kāda būs tēma. Gājām cauri hobijiem, ko vēl spēlēm, filmām. Un beigās izdomājām, ka būsim par makšķerēšanu šodien runātāji. Cerams, ka jums būs tikpat interesanti kā mums šeit. Tāpēc pirmais jautājums, kā tev labāk patīk makšķerēt? Špiningošana pēdējā laikā ļoti aizrauja. Kas tieši tajā špiningošanā tik labāk nekā citos? Špiningošanā vairāk iet uz lielākām zivīm. Un tad ir lielāka cīņa un lielāks azarts. Bet tas ir tas azarts tieši vai varbūt vienkārši atpūtai? Gan. Pēc darba patīk relaksēties un pamētāt vizulu. Apmēram, cik ilgi tu tā jau makšķerēšana aizraujies, tā nopietnāk? Kādu pusotru gadu. Kaut kur tepat Liepājā vai tev patīk kaut kur tālāk izbraukt? Tepat tās upēt, tas vienkārši tuvāk sanāk. Tad tev labāk patīk vienam pašam vairāk vai kaut kādiem draugiem, kompānijām? Ir savu draugu, bet tā, ka kaut kādas ar visiem es nevaru braukt. Nepatīk īpaši ar meitnēm braukāt, tad nav nopietna makšķerēšana. Tev vispār zivis patīk ēst garšā? Jā, līdaks ir man vismīļākās zivs, tāpēc arī es makšķerēju viņas. Un kādu tu tādu lielāko esi izvilcis? Izvilcis esmu 5 kg līdaku. Bija 5,2 kg tas bārtā pie tilta. Vienreiz likās, kad kaut kāds monstrs nāk, bet tad saliecās nenormāli kāds un nolauza āķi. Tad arī aizgāja. Tā arī nesapratu, kas tur bija. Baigi, sāpīgi bija. Vienu nedēļu vismaz es par to vienu domāju. Bet tad turpināju makšķerēt un nomierināju. Jā. Ir kaut kāda ideja ar to hobiju tā kā attīstīt vai ko tā tālāk kā makšķerēšanas braukšanā izbraukt? Es grasos laivu pirkt. Un tad braukāt pa visādām vietām, kur tā īsti no krasta nevar iemest. Tas tāds tuvākais mērķis makšķerēšanai. Un kāds tad būs nākamais gājiens? Tad labi, liels paldies par atbildēm, un kā saka, liels paldies par kūkām. Un es ceru, ka interesanti bija arī skatīties, tāpat kā man, jo es jau no točiem klausījos, ko viņš runā, un pateicās. Kaut kur tā tālāk. Bijis gan noķert liels zivs. Bet vairāk makšķeri. Stabā un gan... Es grūti, nesmejies.